Cilvēks ir visnoslēpumainākā būtne uz planētas. Cilvēka ķermenis ir kā pilnīga biomašīna, kura veic milzumu daudz funkciju. Ne tikai ārējas, bet arī iekšējas. Mēs pārvietojamies 3 dimensiju telpā, izpildam dažāda veida darbības, pieņemam lēmumus, apstrādājam informāciju, kontaktējamies. Bet eksistē vēl kaut kas tāds, kas netiek ņemts vērā, pagaidām vēl nereģistrēts ar mūsdienu ierīcēm, bet skaidri sajūtams pašam cilvēkam. Acī neredzamā, smalkā matērija, kas ir cilvēciskās būtnes sastāvdaļa. Cilvēka enerģētiskā konstrukcija. Enerģētiskajai konstrukcijai ir nošķeltas piramīdas forma ar virsotnīti. Piramīdas kvadrātainā pamatne ir nosacīti sadalīta pa diagonālēm, ar slīpu krustu 4 daļās. Cilvēks atrodas šī krusta centrā, kurš nosacīti sadala telpu ap cilvēku 4 ietilpīgās daļās. Priekšpusē, aizmugurē un arī pa sāniem no viņa atrodas tāda kā 3-stūraina telpa. Šīs apjomīgās telpas ir būtību zonas. Tāpat vēl arī cilvēka ķermenis izstaro tā saucamo biologu. Šis biologs nav viendabīgs sava raksturīgā starojuma dēļ, tā kā smadzeņu izstarotās frekvences atšķiras no citu orgānu izstarotajām frekvencēm, piemēram, nieru vai aknu. Tāpēc cilvēka biologam ir dažādas krāsas. Tagad sīkāk apskatīsim piramīdas virsotni, kura ir atdalīta no pamatnes. Šī virsotne atrodas aptuveni pusmetru no galvas vidus. Attālums ir nosacīts, tāpēc, ka katram cilvēkam tas ir individuāls. Tieši šajā vietā, nosacītajā piramīdas virsotnē, rodas viņa domas. Virsotnes centrā atrodas personība. Personība tas ir tas, par ko dzīves laikā sajūt sevi jebkurš cilvēks. Tas, kurš veic izvēles starp garīgo un dzīvniecisko sākot, analizē, veic secinājumus, uzkrāj personīgo jūtu un emociju dominantes bagāžu. Starp virsotni un nošķelto piramīdu atrodas apziņa. Precīzāk sakot, apziņas lauks, kurš sastāv no septoniem. Piramīdas virsotne kalpo kā saudabīga antena, kas nepārtraukti uztver domas. Domas savukārt ir viļņi, kas ierodas no ārpuses. Domas piedzimšanas procesu cilvēka apziņā var nosacīti sadalīt 3 daļās. Domas uzbrūk, vai precīzāk sakot, uzbrūk uz virsotnes membrānajām struktūrām. Uzbudinājuma vilnis tiek nodots tālāk uz apziņas lauku, un šis process ir apziņas atbildes reakcija uz domām no ārpuses. Savukārt apziņas lauks nodot reaktīvus atbildes impulsus personībai un galvas smadzenēm. Jāievēro tas, ka gan personībai, gan galvas smadzenēm tiek aktivizētas vienas un tās pašas zonas. Turklāt paaugstinās apziņas lauka aktivitāte. 3. stadijā galvas smadzenes sūta atbildes impulsu personībai cauri apziņas septonu lauku. Lūk, kā šis process izskatās darbībā. Tagad apskatīsim cilvēka konstrukcijas galveno un vissvarīgāko daļu – dvēseli. Dvēsele ir visīstākā antimatērija. Visa pārējā enerģētiskā konstrukcija 6 dimensijās ir izveidota ap to. Ja orientēties pēc fiziskā ķermeņa uzbūves, tad aptuvenā tās atrašanās vieta ir Saules spinuma apvidus. Tas ir faktiskais cilvēka centrs. Dvēsele iemājo cilvēka jaunizveidotajā konstrukcijā 8. dienā pēc fiziskā ķermeņa piedzimšanas. Starp dvēseli un personību atrodas tā saucamais sudraba pavadiens. Tas ir kanāls, kas kalpo par savienojumu starp dvēseli un personību. Pa šo septonu kanālu dvēsele nepārtraukti nodot personībai alata enerģiju. Alata enerģija tiek dota cilvēkam, lai savienotu personību ar dvēseli. Tieši no šīs enerģijas sastāv uzmanības spēks. Kur personība iegulda uzmanības spēku, tās programmas arī aktivizē darbības. Ja personība vairāk uzmanības iegulda septonu laukā,
tas ir materiālajā esamībā, tad allata enerģija tiek neatgriezeniski izšķērdēta, lai uzturētu un attīstītu materiālo sistēmu. Rezultātā personība pēc nāves pārvēršas par subpersonību, mirstīgās materiālās sistēmas informatīvo daļu. Ja personība katru dienu iegulda uzmanības spēku dziļākajās jūtās, novirzot tās uz dvēseli, tad rezultātā notiek viņa enerģētiskās konstrukcijas kvalitatīvas izmaiņas, un personība saplūst ar dvēseli. Rodas pilnīgi jauna būtne, garīgās pasaules būtne. Cilvēkam savas dabas iepazīšanas process ir bezgalīgs. Tāpat kā cilvēciskās esamības neatrisināto noslēpumu daudzums. Cilvēkiem vēl daudz ko stāv priekšā uzzināt, jo katra atbilde rada vēl vairāk jaunu jautājumu.